Man patīk, ka tas mikrofons, tā kā šito editēšu, tad būs jautri. Viņš tā kratās turp šurp. Nē, nu sveiki, labrīt, lampa. Kā jau es minēju, tad mums ir divi ļoti uzticami un uzcītīgi lesbiešu pasākuma apmeklētāji. Tā kā milzīgs paldies. Ir pulkstens 1, cik mēs ielikām? Stundu, ja? Jā. Stundu, brīnišķīgi. Pēc tā, ka mēs sakam labrīt 12. droši vien ir jāsāk ar to, kas mēs esam un ko mēs šodien darām. Un ņemot vērā, ka šeit notiek ieraksti vairākos līmeņos, mums ierakstās gan skaņa, gan mums būs arī bilde. Šo materiālu mēs noteikti izmantosim nākotnē. Šauba nav. Tuvākajā. Vai tālākā? Kas tu esi, sieviete? Man liekas, ka tu esi homoseksuāla. Kāpēc kā tu to spried? Man ir tādas aizdomas. Mans gejdārs man saka, ka... Es esmu lesba parastā. Un tu? Es esmu lesba neparastā. Nu labi, esmu lesba vulgāris. Neizdomāju neko asprātīgi, bet nu labi. Jā, mēs, pirmkārt, varbūt tās pasakam, ka šis ir Lalelī pirmais ieraksts. Redzēs, vai būs nākamais? Es domāju, ka pilnīgi noteikti būs nākamais, jo es pat pēc tam paskaidrošu, kāpēc. Okay. Jo lietas būs. Šogad lietas būs. Tas, kas attiecas uz lesbietēm ar zvaigznīti, noteikti. Jā, vai mēs gribam tagad uzreiz pastāstīt, kāpēc ir Lalelī? Es domāju, ka mēs sākam ar to, kas mēs esam, lai gan šai publikai droši vien nav jāstāsta, kas mēs esam. Mēs esam labi pazīstami, jo šo iespējams cilvēki klausīsies arī neredzot bildi. Tā, ka mēs atrodamies, ir 2025. gada 21. Šī kunga 21. jūnijā 2025. gadā. Tieši tā, mēs atrodamies festivālā Lampa, Kvīru namā, kuru Jana kūrē jau daudzus gadus. Es pievienojos tur kaut kur pa vidiņu. Un jā, šis ir pirmais. Kas ir Jana? Jana Jarinovska ir, man viņas patīk saukt par Latvijas pirmo lesbieti. Vai virslesbieti? Virslesbieti, tas man labāk patīk, jā, virslesbieti. Okay. Nē, kaut kas teica, ka vēl vecākā Latvijas lesbieti. Nu, nē, šeit tas man nepatīk. Ok, jā. Un tad ar jums esmu arī es, cita lesbieti. Vārdā Anastasija, uzvārdā Laizāne. Un jā, Lalelī. Es zinu, ka mums ar tevi bija tāda saruna vienā brīdī. Mēs atnākam, kur es biju? Es kaut ko darīju noteikti. Un atnāk kaut kādas savas homoseksuālās lietas tu noteikti darīji. Homoseksuālās lietas es tur darīju, jā. Un man atnāk ziņa no Janas, out of the blue, pilnīgi no zila gaisa. Visticamāk kaut kādos 11. vakarā, jo es parasti ap to laiku tur ir rakstu. Tad man atverās tiešā saita, jā, ar lesbiešu dieviem. Un pirmā ziņa, klausies. Otrā ziņa, baigā ideja. Trešā ziņa, tas tā, ka mēs nerakstam visu vienā ziņā, bet ir tā katru savā. Un Janai bija tāds, baigais koncepts uztaisam. Nē, man liekas, tu to sāku par to nosaukumu izdomāju. Pastāst, kā tur bija? Es tak neatceros, tas bija 100 gadus atpakaļ, bet ziņu es noteikti sūtīju tā kā pa vienam, jo parasti ir man ir riktīgi labā doma. Šito mums vajadzētu kopā realizēt, tad tā kā vispār vienai ziņai nāk. Jā, un kopumā es esmu tas cilvēks, kas klausās raidierakstus. Man patīk, es braucu diezgan daudz mašīnā, un tad es klausos tur visādus gudrus cilvēkus, saklausos, un viss rītīgi forši. Bet tas, kas man pietrūkst, ir tādas lesbiešu pārstāvniecības, homoseksuālas sievietes pārstāvniecības, jo ir ļoti daudz arī brīnišķīgas, superīgas heteroseksuālas sievietes runā par būtiskām, svarīgām lietām, pa vienai vairākos sastāvos, bet nav tieši tās lesbiešu pieskaņas. Un tad es izdomāju, ka... Lesbiešu garšiņas tādas pieskaņas. Spaissiņa, jā, tāda piegaršiņas, jā. Jā, nu tieši tā, lai... Nu kā? Nu tu vari vārīt vislabāko zupu pasaulē, tu tur vari salikt visu vislabākos kartupeļus, tur burkāniņus, kāds veģetāru, kāds neveģetāru taisa. Bet ja tu nepieliksi sāli, tad, principā tu to zupu, vari arī mest miskastē. Un līdz ar to tieši tā arī mūsu raidierakstu vidē man pietrūkst lesbiešu. Un tāpēc es sazinājos ar vienu no man zināmām, labākajām, aktīvākajām lesbām. Lesbām, brīnišķīgi. Un es viņai teicu, klausies, davai,
ko te mēs turēsim sveci zem pūra. Jā, zem pūra. Nu, ceļam augšā, nu runājam, stāstam, un tad skatīsimies, cik ļoti šis aizies vai neaizies, vai mums būs viens klausījums varbūt tās, un tad šeit mēs jau 1, 2, 3, 4, un gan jau arī piepus, kur pilna mūsu zāle. Ļoti labi, tas bija tāds Labi, viņa noteikti laistos projām, bet viņa vienkārši nevar piecelties no tā pufa ārti iesēdusies. Jā, mēs arī tā pufos, man gribējās tā ērtāk. Jā, pēc tam man ļoti patīk sēdēt pufos, bet pēc tam man vienmēr, tā kā, riktīgi nērti ir celties, jo man liekas, ka esmu tāds dinozaurs, kas tur veļās ārā. Tad vajag ar žvungu, tu tā... Jā, žvungu, un tad tu aizlido kaut kur, un tad tev kleita pa gaisu, un tad tu vēl lielāk. Pats labumiņš izklēt, bet tu tā iešūpojies un tā... Nu, nevar, nav varavīksnes apakšbikses uzvilkts. Ai, es gribētu varavīksnes apakšbikses patiesībā. Jā. Nu tad Jana izteica to domu, un tā kā es parasti saku, davai sadomāsim. Jā. Davai sadomāsim, un tad pagāja kāds brītiņš, kas bija vairāk mēneši, līdz mēs esam nonākuši līdz Lampas Kvīra nama programmas taisīšanai, un sakam, varbūt šis ir tas īstais brīdis, jo tas ir sarunu festivāls, un tas, man liekas, ka varētu derēt. Un tad es neatceros, tu lauzies vai nelauzies, vai tu piekriti uzreiz? Es uzreiz, ļoti viegli. Jā, un tad bija doma par to nosaukumu, vai ne? Jo tad tā galvenā doma bija tāda, tagad mēs katru mēnesi varētu tikties. Un apspriest to, kas notiek, kas notiek pasaules, Latvijas līmenī, tāda... No lesbiešu perspektīvas. Lesbiešu, jā, Latvijas parastās lesbietas perspektīvas, kas ir svarīgs, kas nav svarīgs, kura smuka politiķa Čiepiņa kaut ko ir izdarījusi, tad visu laiku tur, kurš nesmuks atkal politiķis kaut ko ir veicis. Kurš cilvēks par Čiepiņām sauc? Janna. Es? Jēzus Marija. Jā. Lūk. Un tad tas laiks ir pagājis, un tad mums bija arī diskusijas. Man patika tā tava sākotnējā doma nosaukt šo podkāstu vai raidierakstu par LLL. Pastāst, ko nozīmē LLL, vai kas tagad ir pārtapis par, jo tur ir stāsts, kur es ceru, ka tu pastāstīsi par LLL. LLL bija, tāpēc, ka pa lielam mēs vienkārši pielikām klāt, lai tur saliktos visu, jo LLL bija tas pats. Kas bija LLL, jo atkal random ziņa, random dienā, vienkārši Jana, labi, šis būs nefiltrēt, jo mēs gribam, lai ir nefiltrēt kaut kādā ziņā. Janas ziņas atkal kaut kādos 10. vakarā, man ir tāds uzreiz, kaut kas ir noticis. Es saku, kas ir noticis? Klausies, nevar mums būt LLL. Un tad es neatceros, kas tas bija. Leduslāču līga. Leduslāču līga, jā. Lai gan es nezinu, vai viņiem ir, viņi droši vien ir reģistrējušies. Viņiem cepurītes ir, un viņiem uz cepurītēm LLL, un man bija tāds, kāpēc, kā var sadirst tik labu? Jo LLL būtu Latvijas lesbiešu līga. LLL. Vai ne, mēs varētu tāpat kā, mums bija kaut kad ieraksts ar Roju Rodžeru arī, par to, ka varētu sniegt tos sieviešu certifikātus ārā. Mēs varētu lesbiešu certifikātus sniegt Latvijas lesbiešu līga. Jā. Un jā, ņemot vērā, ka tas nosaukums jau bija paņemts, tad mēs sapratām, kā tur varētu paspēlēties ar tiem vārdiem un ar tiem burtiem. Man liekas, LLL ir gana labi. Jā, tas tā uzreiz, tu nevari tā saprast, bet tev ir tāda nojauta, ka tas ir kaut kas labs. Jā, tā skan labi un mutē garšo arī labi tas nosaukums. Jā, man es vēl jaucos mazliet, bet tu jaucies. Man visu laiku gribās teikt lē. Lē, kas tas varētu būt? Nav svarīgi, nav svarīgi. Lūk, un tā mēs esam nonākuši līdz tam, ka manā biedrībā, Active Rainbow, mēs esam daļa, starp citu, Mozaika arī ir kļuvusi par daļu no Euro Central Asian Lesbian Community, kas ir tāda lielāka organizācija. Lai gan es neesmu pārliecināta. Ne, organizācija, viņiem nav filiālis, bet tu vari kļūt par biedru. Un tad man šķiet, ka tas bija pagājuši gadu rudenī, ka viņi atbrauca, viņi bija Baltijā, tās organizācijas pārstāvji. Respektīvi, tā ir lesbiešu organizācija, kas darbojas ar citām lesbiešu organizācijām. Lesbian organization ir saistīta ar lesbietēm, jā? Iedomājies. Lūk, jā.
Un tad viņi bija atbraukuši tā kā paskatīties, kas tad notiek Baltijā, un tajā skaitā arī Latvijā. Meklē lesbietes. Meklē lesbietes, burtiski un meklē meklē lesbietes aktīvistes un organizācijas, kurās darbojas lesbietes. Un tā kā no Baltijas reģiona viņiem īsti neviena nebija. Un tad mēs parunājāmies, pastāstījām par to, ko mēs Active Rainbow darām, ko Mozaīka dara tai skaitā. Un tajā brīdī, jo mēs pirms tam bijām runājuši par to podcastu, tajā brīdī es saprotu, ka es nezinu, kā varbūt ir bijis tavā dzīvē, par ko mēs varētu arī parunāt, bet manā pieredze lesbietēm nekad nav bijis atsevišķas tā kā telpas, jo mēs viņu nepaņemam, kas man šķiet ir saistīts gan ar to, ka mēs kā sievietes pašā neesam pieradušas paņemt telpu, būt pirmās. Laiku un būt pirmās un visādi citādi. Un pa virsu tam es sev atklāju jaunu šķautni, ja es jau vairākus gadus darbojos arī Pride organizēšanā, un tā skaitā arī biedrībā savā. Un es sapratu, ka jā, mums nekad īsti nav bijis pasākuma tikai lesbietēm, jo mēs vienmēr darbojamies visas kopienas vārdā vai labumam un tā tālāk, un es kaut kā par to absolūti nekad nebiju iedomājusies. Un kaut kāds tā forša sakars, ka mēs arī kļuvām daļa no tā tīkla, un viņiem ir arī tā brīnišķīgs veids, kā viņi strādā, jo viņi saņem lielāku finansējumu no Eiropas komisijas, un tad viņi viņu pārdala tām organizācijām, kas ir viņu biedru skaitā. Un viņiem tieši startēja arī projektu konkurss, un tad viss tā forši lēnītēm salikās. Mēs runājām par to podcastu, tad mēs pievienojāmies tam tīklam, un tagad mums ar Active Rainbow ir apstiprināts projekts, kas saucas SpotDL, pamani L to burtiņu tajā mūsu abreviatūrā. Un šī projekta ietvaros, kas viņš norisināsies, viņš tehniski sākās 2 dienas atpakaļ, un šī projekta ietvaros ir doma iemūžināt 7 lesbiešu stāstus. Tu domā atrast 7 lesbietes, ja? Nu, Latvijā jau 2 tikai ir, vai ne? Varbūt 3, varbūt 4, kas to zina, bet es domāju, ka jā. Manā sarakstā galvā, par ko es gribētu tā kā stāstīt, ir vismaz 4 noteikti. 7 būs atradīs. Dabūs. Okay. Varbūt caur šo mūsu pirmo aktivitāti, ko mēs šobrīd veicam. Varbūt tās mums vajag uzsaukumu, lesbietes atsaucieties. Lesbietes atsaucās, lūdzu, jā. Es gribu redzēt jūsu stāstus un es gribu ar viņiem padalīties tā kā plašāk, jo skatoties arī no vēstures perspektīvas, piemēram, cik mums ir tā grāmata par 100 gadiem LGBT vēsturē Latvijā. Tur bija diezgan liela, jā. Liela tukšuma? Jā, lesbiešu neesamības. Tieši tā, un tā vēsture netiek dokumentēta īsti, un tad bija arī viens no tādiem pamatojumiem. Viens ir paņemt telpu, un otrs ir dokumentēt to vēsturi. Tātad 7 stāsti tiks dokumentēti šajā projektā, būs 7 tematiski pasākumi, tikšanās līdz decembrim, respektīvi tāda vienkārši kā droša telpa cilvēkiem, kas identificējas kā lesbietēm, dažādās tematikās. Tas būs filmu vakari, būs vienkārši, kas viņi zina, varbūt kaut ko uzgatavosim kopā, varbūt sniegsim viens otram atbalstu. Izbrauciens ar traktoru. Varbūt būs izbrauciens ar traktori, vai visi lietosim triecienu urbi, vai labosim mašīnas, vai būvēsim galdus, to vēl sapratīsim. Un vēl, kas ir interesanti. Bet magaiverene tev bija, tev vakar kabatā bija magaiverene. Es atvainojos, man magaiverene ir tur, man ir savelcēji, man ir arī virve. Viss, kas man ir, viss kārtībā. Un gada beigās, kā tādu skaistu noslēgumu, mēs organizēsim lesbiešu festivālu. Vismaz 2 dienas. Gan ar diskusijām, gan ar ballītēm. Ļoti ceru, ka sanāks arī mākslinieks piesaistīt kaut kādus. Tad jau redzēs. Tā ka viss kaut kādas aktivitātes būs līdz decembrim.
Jā, nu riktīgi forši izklausās, un šis arī varētu būt viena no lietām, ko mēs iespējams varbūt tās varētu arī apskatīt mūsu kaut kādos nākotnes raidierakstos. Viennozīmīgi, jo tad tu varētu teikt, nu, ko pa mēnesi izdarīt? Nu, tu tagad es ņemu ārā, tu solīji, ka būs šī tāds pasākums, es nesaņemu nevienu ielūgumu ne uz vienu pasākumu. Jā, varēs mani kaunināt. Es ceru, ka nekauninās. Es ceru, ka es to nākšu, man būs tā klausies, ja? Lesba. Ir izdarīts šis, un viss ir izdarīts, atsakot. Bet jā, tu mani turi pie vārdas. Nē, nu tas ir, manuprāt, ļoti būtiski, un tas ir riktīgi forši, ka mēs esam tikuši pie šāda, tu esi, visa komanda ir tikuši pie šāda projekta, jo, tas ir, lai arī lesbietes, homoseksuālas sievietes ir darījušas ļoti daudz Latvijas LGBT attīstības jomā, tad ļoti bieži viņas, kā tādas standarta sievietes, viņas paliek kaut kur fonā. Un tad, kad viņas ir fonā, tad vēstures liecībās viņas pazūd. Un es zinu, ka arī tagad bija vāca datus par padomju laikā lesbietes, kas ir dzīvojušas, un tad es runāju ar šo pētījumu autoriem, ka ir ārkārtīgi grūti tikt, ka tas ir tāda pelēkā zona, tā klusuma zona, kas klusums var pārvērsties neesamībā. Un, manuprāt, tas ir ļoti bēdīgi, un tā noteikti nevajadzētu notikt. Jā, un tāpat kā mēs runājām arī vakardien, ka tas klusums patiesībā ir biedējošs kaut kādā ziņā un bīstams un visādi citādi. Piemēram, man bija ļoti, es atceros jaunības gados, man bija ļoti, ļoti būtiski, es kā tagad atceros, tas nebija īrs, tas bija viens no žurnāliem, kaut kāda patiesā dzīve, un tur žurnālā bija publicēti, manuprāt, 3 sieviešu stāsti, kuras dzīvo viena ar otru. Man bija palikuši knapi 18 gadi, man nebija pat vēl, man liekas, 18 gadi. Un es tagad ir pagājuši jau 20 vairāk gadi. Es šobrīd vizuāli redzu šo žurnālu, un cik ļoti man bija būtiski, ka es redzu šo sieviešu stāstus, ka viņas dzīvo kopā, ka viņām ir ģimenes, ka viņām viss ir kārtībā, jo, esot tam homoseksuālajam cilvēkam, kas tas tā saucamais only gay in the village, mums visiem ir bijuši šī pieredze par to, ka tev šķiet, ka tu esi vienīgais, un ir īpaši, labi, šobrīd tev tomēr ir vairāk vai mazāk pieeja internetam, tu vari apskatīties, tu vari redzēt kaut kādus labos piemērus, bet tajā pat laikā, ja es gribu paskatīties, es redzu tur, nezinu, Elenu DeGeneresu vai tas ir šobrīd ļoti problemātiski, bet jā. Jā, arī, bet tas ir ārpusē. Tā ir Amerika, tie cilvēki, kurus iespējams man šķiet, ka es nekad nesasniegšu, tāpēc man ir ļoti būtiski redzēt tos labos piemērus, tos labos stāstus no šodienas, no sev tuvās perspektīvas, no tā, ka kaut vai ne tikai Rīgas līmenī. Kāpēc es ļoti bieži, tad, kad es arī runāju par savu ģimeni, par savām attiecībām, es uzsveru, ka es esmu no Ogres, ka tā nav tikai Rīga. Jo, rodas jau tā sajūta, ka tikai Rīgā viss notiek, ka mums jau te mazpilsētā, ja es te sākšu dzīvot ar savu draudzeni kopā mazpilsētā, tad mani visi apēdīs bez sāls. Zini kā, tas arī man šķiet ļoti baro to domu, kur mēs jau sākam rakt dziļāk šajā gadījumā. Tas ļoti baro to domu, ka tas nav nopietni. Ka sieviešu homoseksualitāte vai lesbietes, tas nav nopietni, tā ir kaut kāda fantāzija, tā ir kaut kāda perversija, un jā, tas ir, nezinu, kaut kā tur sieviešu solidaritāte, ka 2 sievietes audzina bērnu kopā, vai ne? Un tā visa neredzamība, un tā visa, tas nav būtiski, it kā tās nebūtu dzīvu cilvēku pieredzes, un to neviens neņem kaut kādā ziņā par pilnu, jo arī, ja mēs skatāmies vēstures griezumā un tā tālāk, sieviešu homoseksualitāte nekad īsti, cik es zinu, laikam nekur nav kriminalizēta. Jo vīriešu homoseksualitāte, protams, bet sieviešu homoseksualitāte ne, jo tas jau nevienam
netraucē. Nevis tā, ka es gribētu, lai sieviešu homoseksualitāti kāds kriminalizētu, bet man šķiet, tas ir tik ļoti... Tas vienkārši nekad nav uztverts nopietni. Tas ir, labi, divas draudzenes pabučojās. Kuras gan nav pabučojušās? Un ka tas nav, tas netiek uztverts kā kaut kas nopietns. Un arī tie komenti, arī šobrīd esošā tā vide... Fāze, klasiski. Fāze arī par to, ka ir īpaši šobrīd aktuālā diskusija par praidu, par to, ka dariet savās guļamastabās, ko gribiet, tikai nebāzieties ar to virsū, plus vēl sargāsim ģimenes, kas tātad pēc būtības tas sevi ietver to, ka ja tu esi homoseksuāls, tad tev nevar būt ģimene. Jā, vai ne? Jo ja tu sargā, ja mēs sargājam visas ģimenes, tad mēs sargājam visas ģimenes. Un visas ģimenes ir ārkārtīgi plašs jēdziens. Tas arī par to, ka sargājam tradicionālās ģimenes Latvijas. Tagad es varbūt tās mazliet samalošos, ļoti atvainojos, bet varētu teikt, manuprāt, 2022. gada pētījums, 23. gada, ļoti nesenā nākotnē, pagātnē, pētījums norāda to, ka Latvijas tradicionālā ģimene 48% ir solo mamma. Šī ir Latvijas tradicionālā ģimene pēc statistikas rādītājiem. Kas, protams, tas nav nekas slikts, solo mammas brīnišķīgi, bet tad nerunājam muļķības par to, ka Latvijas tradicionālā ģimene ir vīrītis, sieviete un vismaz 2 bērni. Tā nav tradicionālā ģimene. Bet šis tiek izmantots tādēļ, lai iepotētu to sajūtu par to, ka kur ir tradicionālais vīrietis, sieviete, un tad tas viss pārējais, kas ir, tas nav normāli, tas nav pareizi, tas nav tradicionāli. Tas ir kaut kas tāds, pie kā mēs neesam pieraduši. Kaut gan reāli, ja mēs paskatāmies vispār kopumā vēsturi, tad Latvijā ārkārtīgi daudz cilvēkus ir izaudzinājušas 2 sievietes. Vienīgais, viņas pārsvarā parasti ir bijušas mamma un vecmamma. Tieši tā. Un, man liekas, runājot par to tradicionālo ģimeni un kas parasti audzina bērnus, man bija viena saruna ar vienu paziņu. Un, tā nebija saruna, tas bija kaut kāds video vai diskusija, ko es skatījos. Un, ja mēs tā padomājam, tad patiesībā tie cilvēki, kas nodod tādas fundamentālas zināšanas nākošajai paaudzei, ir sievietes. Jo vīrieši parasti ir, atkal no hate un vīrieši, ir tie, kas dara trakas lietas, iet karos, tur karoja savā starpā un tā tālāk, bet kas ir tā kā zināšanu nodevējs, un tajā pašā laikā cilvēks, kas nodod, kas iedod vai iemāc kaut kādas sociālas prasmes, tās pārsvarā, ir šīs tradicionālās ģimenes, kas ir vai nu solo mamma, vai nu vecmamma un mamma, un es nezinu, kuras ar šo domu gribēju iet, laikam vienkārši gribēju atzīmēt. Tas kaut kā saistīts, ar lesbietēm visticamāk ir. Viennozīmīgi. Lesbietēs lesbas spēks un tā kaut kā, ja? Šaubu nav. Bet, zini, kā es gribēju vēl piekodināt vienu lietu sakarā ar to projektu un to negluži kontekstu, bet kā mēs definējam lietas arī šajā projektā. Ja tu uzsver homoseksuālas sievietes, un tas, ko es gribu pateikt attiecībā uz to projektu Spot the L, un tāds negluži jauns termins, ko mēs izmantojam, bet parasti mēs rakstam lesbiena ar zvaigznīti. Kas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka tie ir ne tikai cilvēki, kas asociējas vai identificējas kā sievietes, kurām patīk sievietes vai kas veido attiecības ar sievietēm, bet tas sevi iekļauj gan nebināras personas, tas sevi iekļauj transpersonas un biseksuālus cilvēkus. Un tad jau tās vienkārši sakam lesbietes. Jā. Tā būs īsāk. Jā. Un runājot par to vārdu lesbieta, es atceros, man liekas, mēs par to arī esam runājušas lampā, ka ir, man liekas, katras lesbietes dzīvē tas periods, ka tu tu sevi apzinies, tu saproti, tu sāc identificēt un visādi citādi, bet to vārdu lesbieta dabūt pār savām lūpām pāri ir absolūti neiespējami. Jo tur atkal iet tas viss kultūras fons un vēstures fons, kur tas vienmēr ir izmantots tikai kaut kādos hiperseksualizētos kontekstos, nezinu, pornogrāfijā un visā citādi, ka... Nē, arī skolas, kas tu lesba kaut kāda, ka tev ir, tieši tāpat kā feministe. Manuprāt, ka te ir ļoti līdzīgi jēdzieni, kurus, tā kā,
mums ir iedzīts tas negatīvais aspekts, ka lesbiete, feministe. Man īstenībā ļoti liels prieks ir par to, ka mēs esam dabūjuši atpakaļ foršajā tonalitātē kvīrs. Man ļoti patīk kvīrs, kaut gan, kvīrnams. Kaut gan tas arī ir ticis mēģināts pataisīt par tādu, tā kā negatīvo sloganu, lamu vārdu. Un precīzi par to, ka es arī es tā kā apzinājos savu seksualitāti, tad arī es ļoti ilgu laiku stāstīju, nē, es neesmu lesbietis, esmu biseksuāla. Tev bija šitais stāsts? Nē, man bija diezgan skaidrs, ka es neesmu biseksuāla, es esmu ļoti... Nē, man arī bija skaidrs, ka es neesmu biseksuāla, man bija tā kā... Nē, man bija tā, ka es teicu, man patīk sievietes. Un es fiziski nevarēju pateikt, un pat ja es teicu, man bija tāds... Tā ir kaut kāda saruna un kaut kas, un tad man bija tāds... Apmēram, kad es pat klusāk saprotu, kāda tur ir tava orientācija, un tāds es nespēju vienkārši, un tas prasīja kaut kādu ilgu laiku, jo man likās, ka es nezinu, ka, ja es to pateikšu, es tevi momentā iemetu kaut kādā pornogrāfiskā saturā. Es nezinu, vai par pornogrāfisku, es vienkārši atceros, ka savā pašā skapja iznākšanas sākumā es tur biju Facebookā uzrakstījis kaut kādu ierakstu par to, ka es izēju publiski. Es atceros, man viena klases biedrene, ar kuru mums nekad nav bijušas ar viņu labas attiecības. Mēs vienmēr cīnījāmies par to, kuru būs klases vecākā. Es uzvarēju. Un visādās tādās sīkās lietās. Bet tāds trends bija, ka tu Facebookā vienkārši tev klases biedrs, tu pusi esmu izmetis ārā. Un es biju uzrakstījusi to savu atklāsmi. Un viņa bija pierakstījusi, kas tu lesba kaut kāda? Kā tev var rasties jautājums? Bet, respektīvi, šis, kas tu lesba kaut kāda, šis bija ar to negatīvo konotāciju. Ka tu tā kā mēģini aizskart ar to, ka tu, tā kā vakarnē mēs runājam, ar to, ka pateikt, ka, nezinu, tu tur lesbiete, tu tur rasna, tu tur vēl kaut kāda, tā kā, wow, es neesmu pamanījusi tā kā... Starp citu, es pēkšņi atcerējos, ka vajadzēja šodien uzvilkt, bija tāds podcasts Viens no mums, un viens no viņiem merčiem bija tēkrekli, kur bija uzšķots uz krūtīm divos variantos lesbene, vai no ar Z, vai no ar S, un tas nav ZZS. Baigie jociņi. Visa publika tā smējas. Jā, bet man liekas tāpat kā par kvīru. Un citiem kaut kādiem tādiem vārdiem. Man tas bija tāds personīgi, atbrīvošanās, un, kā tu teici, paņemt to atpakaļ sev. Tāds, es esmu lesbene, es esmu tur visas brīnišķīgās lietas, ar ko šīs lietas man asociējas, nevis kādam citam. Un ja kāds izdomā, ka tas būs baigais aizvainojums, kas tu lesbenes? Jā, un... Man ļoti patīk. Man laikam vienīgais, kas man raksta tā kā tos negatīvos komentārus, kas tur lesba vai tā tālāk, šausmīgi uzvelk, ka raksta ar Z. Man nepatīk. Tēkrekli ir pieejami arī ar Z. Jā, ar Z es negribu. Reiz tad es pastīsimies. Bet nevajag rakstīt lesba. Ar S, kāds ir palaids garām, tad mēs rakstam nevis lesbietes, bet mēs rakstam lesbietes, ja? Tas tā. Lesbietes. Man vajadzēja uzvilkt zeķis ar bietēm, es aizmirsu. Vēl man ir zeķis ar klitoriem, starp citu. Brīnišķīgs, ļoti skaists. Apenes tev tāds vajadzētu? Man liekas, ka šī saruna iet virzienos kaut kādos prātam neaptveramos. Bet tāds arī ir tas mērķis. Kopumā, protams, mēs tagad nevaram neko solīt, redzēs, kā dzīve saliksies, bet tas mērķis ir par to, kad mēs esam spējīgas un varošas runāt par absolūti visām tēmām, kas šobrīd ir aktuālas gan Latvijā, gan pasaulē. Caur mūsu lesbisko prizmu, jā. Es atceros, rakstīju, mums vienkārši riktīgi daudz laika, bet es varēšu pastāstīt. Man vēl ir ļoti daudz jautājumu tev. Davai, es ātri pastāstīju. Kāpēc man vispār radās šī ideja par to, ka mums vajadzētu, tas mazais iedīglis, kur man piedzima, jo man bija jāraksta darbs par Annu Kareņinu. Man bija jāizlasa Anna Kareņina un jāuzraksta darbs par šo stāstu. Saņemies. Un es atceros,
Un es tā kā sāku lasīt, un tur visas tās viņa ciešanas, un tur, ko viņa tur, kurš tur ko mīl, un kur tur gatavi tur šķirties, un ar šito kopā, un to. Un man bija tik ļoti, tā kā, man bija riktīgi garlaicīgi. Un tad es sāku domāt par to, kāpēc. Un tad es sāku domāt, tā kā plašāk, tad arī ir tāda filma, Notebook viņa saucās, man liekas. Visi tur arī čurāk, ļoti priecīgi ir par šo filmu. Čurāk ar tu gribēju teikt. Es gribēju izlabot, es gribēju būt zolīda sieviete. Tas nebūs. Bet es varu vismaz mēģināt izlikties. Lūk, tātad mēs palikām pie karsta čurāšanas par Notebooku. Lūk, un tad arī es atceros šo filmu, esmu skatījusies, un tā kā, baigi forši, bet kas jums visiem ir, kas jums tik ļoti tur patīk? Un tad es sapratu, ka, protams, ka cilvēki, kas ir heteroseksuāli, viņiem ir riktīgi interesanti, un viņus tas aizrauj, jo tās ir tās viņu emocijas, ko viņi pārdzīvo, ko viņi ir izjutuši, un tur tā pievilkšanās pret vīrieti, ko tur nevar dabūt, un tur tā. Es savukārt šo nekad neesmu piedzīvojis. Un es nevaru, latviski tāds ļoti labs vārds, relētot ar šo. Nesaistos. Ko? Nesaistos. Jā, es nevaru sasaistīties ar šo sajūtu. Un tas, kas man riktīgi pietrūkst, ir šādi lesbiešu stāsti. Un es ļoti labi atceros, skatījos, ir tāds seriāli. Tagad jau, šobrīd es teiktu, kaut kad paskatījos, riktīgi garlaicīgi, bet jaunības gados skatījos Elvordu. Tad, kad es to seriālu atklāju, Mamma Mia. Jā, un tur tu vienkārši skaties, tev ir tāds, jā, tas ir par mani. Bet visticamāk, heteroseksuāls cilvēks šo skatītos, viņam liktos tāds, what the fuck? Kā var būt, ka draudzene ir kopā ar tavas draudzenes māsītes, draudzenes bijušo? Bet that's the life! Jā, tur ir daudz apspēlēt stereotipi, par daudzām dažādām lietām. Bet ko es gribēju teikt par tiem stāstiem, vai par mākslu, vai kultūru, vai visādi citādi? Mums vakardien arī bija diskusija par to, vai vajadzētu atzīmēt kvīru mākslu atsevišķi kaut kā. Un man šķiet, ka šajā ziņā, piemēram, runājot par filmām un par to, vai tas tevi saista, vai tas tevi nesaista, vai tu vari ar to identificēties vai nē, ir... Es nezinu, cik daudz jūs esat redzējuši lesbiešu filmas vai lasījuši kaut kādus stāstus un visādi citādi. Ej tu nost, visi vai nomirst, vai tur vienmēr ir tikai traģiskas lietas. Un man tas sāka besīt, jo, protams, savulaik, tad, kad es sapratu savu seksualitāti, protams, ka es meklēju kaut kādas filmas, grāmatas un visu pārējo. Un tad tu sāc skatīties un tu riktīgi sagruzies, jo nav neviena laimīga mīles stāsta, nav, es nezinu, kā ir tavā pieredzē, bet man ir tāds cienījumā auditorijā. Ja jūs esat skatījušies lesbiešu filmas, vai jūs zināt kādu priecīgu lesbiešu filmu? Cik priecīgs lesbiešu filmas? 1? 3. Ok, no visa. Vai vēl kāds zina? Vai kāds zina vairāk par 5? Kā Luzi? Bet pārsvarā viņas visas ir mega traģiskas un arī kā tie stāsti tiek iemožināti. Un kas ir tas narratīvs, ko mēs nododam tālāk, un es dzīvē gribētu darīt ļoti, ļoti daudz lietas, un viena no tām būtu bijusi filmēt. Man tur tāds, es gribu normālu saturu. Nevis tā, ka tās filmas nav skaistas vai visādi citādi, bet, vai kaut kāda dažādība bišķiņa. Es gribu redzēt laimīgus stāstus, es gribu redzēt arī vairāk, tā teikt, cilvēku. Man domas šaudās vairāk viens un lesbietis, kas ir vecmāmiņu vecumā. Jo tas arī, es viņas neredzu, man ir tāds, bet varbūt man ir tādas dienas vai tādi vakari, kad es domāju, bet varbūt es neesmu lesbieta. Bet varbūt man tiešām es sev tik ļoti esmu... Tu man droši dod zinta, ka tev ir tādas domas, es tev uzrakstīšu un pateikšu visu. It kā man uz sejas nav rakstīts. Viss, ko tev ir jādomā. Bet par šo es arī esmu domājis. Un par šo es esmu, tīri filmu skatījumā, es esmu par šo domājis no tāda aspekta, ka man savu, protams, jautājums, kādas filmas esmu skatījusies, tagad varbūt tās pats sevi iešaušu kājā, bet... principā, ja mēs skatāmies filmas, kur galvenais tēls ir lesbiete, viens no main tēliem, tad tur noteikti būs
ļoti izjusti seksuālie skati. Un krāpšanas un viss Nē, bet es vairāk tieši par to seksualizāciju. Un kad tur būs gultas ainas un tādas izkrāšņotas un tā tālāk. Savukārt, tas arī neatbilst realitātei. Tieši tā, un tieši par to es arī domāju. Jo man bija vienreiz diskusija ar vienu čalīti, es biju noskatījusi, un viņš man uzdeva šo jautājumu, pēc tam es domāju, es biju noskatījusies filmu Prayers for Bobby. Tā ir filma par čalīti, kurš saprot, ka viņš ir homoseksuāls, viņa vecāki ir ļoti kristīgi, un viņš izdara pašnāvību. Un tad, pa lielam tā filma ir par to, kā tā māte nonāk līdz tam, ka viņa kaut kādas savas pārliecības dēļ ir zaudējusi savu dēlu. Šīs filmas laikā es raudāju kaut kādas 3 reizes, un tā, ka nevis bišķiņ tev nobirst asaras, bet liekot pauzītes. Tiešām ļoti, es iesaku jebkuram noskatīties šo filmu, jo tā tiešām viņa veidina uz pārdomām, un es vienmēr aicinu absolūti visus, kas ir kaut mazliet homofobiski nostīties šo filmu, jo viņa tiešām liek pārdomāt ļoti daudz būtiskas lietas. Un es runāju ar to čalīti, kas man ieteica, un viņš man tā kā pa jokam izmeta, ka, vai tu vari man pateikt kādu lesbiešu filmu, kur tu būtu tāpat raudājusi? Un man nebija atbildes. Un tad es sāku tiešām pārcelāt visas tās filmas. Jā, viņas ir kind of tā kā, ir tā, if this walls, ja šīs sienas spētu runāt, kur ir pāris, kas ir arī par traģisko, kur viena no pāra nomirst un otrs radinieki vienkārši savāc visu īpašumu, tāpēc, ka tie ir tie laiki Amerikā, kad nebija nekāda partnerattiecību likuma. Lūk, tā ir tā viena, ko es varu iedomāties, bet visas pārējās filmas, par kurām es esmu domājusi, tur pārsvarā ir par par lesbietes, es ļoti atvainojos. Es mācos. Par lesbietes seksualizāciju. Kas man arī, man tas neliekas forši. Man ļoti patīk tā tava doma par to, ka lesbietes ir arī vecākas. Lesbietes ir, tas nav tikai par seksu. Man reāli sāk nogurdināt, ka vienīgais, par ko mēs runājam, ir par seksu un seksualizāciju, bet lesbiešu attiecības nav tikai par šo. Tas ir viens no, tāpat kā jebkuram heteroseksuālam pārim, tā ir viena daļa no attiecībām, bet tā nav pati galvenā un vienīgā daļa. Un tāpēc man būtu ļoti būtiski, ka mums būtu arī šis attainojums, nevis lesbietes tiktu vienkārši visu laiku seksualizētas. Un tad, protams, parādās tas komentārs par to, ka, lesbietes nav tādas kā filmās. Tāpēc, ka filmas tā kā... Un lesbietes arī ienīst vīriešus, vai ne? Un ir nedabūjušas, un kas tur vēl ne? Nav normāli veci nav dabūjuši, tāpēc... Normāli veci nav dabūjuši. Vislabāk patīk, ka tu noteikti neesi dabūjusi veci, un tāpēc tu esi sagājusies ar sievieti. Nav tā, ka sievieti dabūt ir vieglāk. Vispār nē. Es zinu, kāds būs tēma nākošajam ierakstam. Brīnišķīgi. Nosaukums būs nedabūjušās. Jā, nedabūjušās, briesmīgās, neglītās, šausmīgās sievietes, lesbietes. Jā. Okay, labi. Bet man liekas, ja šī ir mūsu pirmā epizode vai 0. epizode, tad man liekas, šis ir tāds ļoti garš ievads par to, kāpēc mēs to redzam, mēs to izjūtam, mēs to piedzīvojam, un par ko man ir liels prieks, mēs paņemam telpu. Gan gluži burtiski šeit, Kvīra namā, kurš ir veidots jau ilgus gadus, kas ir nests uz lesbietes pleciem vai uz vairāk lesbiešu pleciem, un ne tikai, ka Kvīru namu tur lesbas. Kvīru namu tur lesbas. Starp citu, man ir kaut kur man bija tas maisiņš, jo šogad Rīgas Praidam ir tādi jauni merča objekti, un piemēram uz lesbiešu puķītes maisiņa. Es varu šo salabot. Jā, uz vienā pusē ir violīte, kas ir veltīta lesbietēm,
visā Praida vizuālajā identitātē. Si. Rekur, ka šitā lesba jau ir ietatovējusi. Ļoti labi, malacīts, man prieks. Nu jā, tas ir lielā mērā par to aktualitāti. Un ir tik šausmīgi daudz stereotipu arī, kas man liekas, ar ko var asociēties gan piemēram homoseksuāli vīrieši, gan tāpēc geji un lesbietes vai kvīri. Kurš tu no jums ir sieva un kurš tu no jums ir vīrs, kurš ir bikses un viss pārējais. Stereotipi ir vaiprātīgi daudz. Un kādu pieminēja to seksualizāciju, bet tā ir viena liela daļa no tā, ar ko mēs saskaramies savā ikdienā un savā dzīvē. Tad ir stereotipi, tad ir šis un tas, tad ir arī momenti, kad uz taviem pleciem kāds arī vienkārši var izbraukt. Jo tu taču viss salabosi, vai ne? Un tad mēs kā noteikti daļa no kopienas, mēs tikai varbūt kaut ko noziedosim, bet, saprot manu sāpi? Jā, es saprotu to sāpi, un es pilnīgi piekrītu šai sāpei, un to jautājumu ir, manuprāt, daudz vairāk nekā atbilžu, un tas ir tā iemesla dēļ, ka mēs esam ļoti neredzamas. Mēs esam, kāds tur zina, kāds tur nojauš, bet uz tādas ikdienas bāzes, uz ikdienas notikumiem, tieši tā kā tu teici, tas stereotips ir apmēram, ka geju vīrieši dzīvo nēduši, tāpēc, ka viņu pārī neviens negatavo, un lesbiešu pārī visas dzīvo un kakā spainītī, jo, pods ir sabojājies un nav kam sataisīt. Bet ko es gribēju, man bija riktīgi viena laba doma, tu tās atgriezīšos pirms tā spainīša. Zini, kā arī Praida 21. diena, es nezinu, kā es vispār... Man nav, es paldies Dievam no šitā esmu tikusi projām, bet man ir rīt 3-gadnieka 3. gads. Jā. Līdz ar ko, jā, bišķiņ, parunā kaut ko. Es tik ļoti iedziļinājos tajā, ka tu nevarēji noķert domu, ka es savējo pazaudēju. Bet, jā, mēs palikām pie tā, ka kā šitā var gadīties. Ieturēsim klusuma brīdi par mūsu atmirušajām smadzenēm. Nē, mēs varam vienkārši lecam. Es gribēju kaut ko par tiem stereotipiem, bet man riktīgi tā doma bija riktīgi laba, bet viņa aizgāja projām. Un tad pateiksim viņai paldies par to, lai viņa dodas tālāk, varbūt tās viņa apies aplīt un atnāks atpakaļ. Jā, vai ne? Bet ko es gribēju pieminēt? Tagad abas divas izdomāja. Tagad abām, jā, tagad gatavas runāt. Kāds malacis. Bet, kas man liekas ir tāds ļoti jauks un ļoti jauks žests bija, es kaut kad sāku pētīt, kāpēc, kā tā abreviatūra LGBT plus ir radusies un attīstījusies un tā tālāk, jo, piemēram, ja mēs runājam arī par HIV un AIDS epidēmiju, kas bija kaut kāda 80. beigas, 90. sākums, un ka izrādās sākumā nebija LGBT plus, sākumā bija GLBT plus, un tas bija tāds ļoti aizkustinošs tās, kur beidzot man šķiet cilvēki saprot, tas ir tāds ārkārtīgi simboliski. Es nezinu, vai jūs zināt tos? Pastāsti taču. Ko tu tad agresīvi? Es esmu agresīva lesba. Jā, ņemot vērā to HIV un AIDS krīzi, pa lielam to uz saviem pleciem iznes lesbiešu sievietes. Lesbietes, jo neviens jo te bija pārsvarā homoseksuāli vīrieši un arī transpersonas, kas sirga no tās slimības, un pie viņiem neviens negribēja nākt klāt slimnīcās, viņus apkopt, pavadīt ar viņiem laiku un visā citādi, un tur ļoti, ļoti, ļoti iesaistījās tieši lesbietes. Un par godu tam samainīt tos burtiņus vietām, un tā mēs esam nonākuši nevis pie GLBT, bet pie LGBT. Skaisti. Tāds. Skaisti. Lūk, un rekur doma tieši, kamēr tu stāstīji, viņa tieši tā kā jūs mums teicu, viņa apgāja apkārt, garām tam ezeriņam, pabaroja pīlītes un atnāca atpakaļ. Galvenais, lai viņa tagad neaiziet. Tas, ko es gribēju teikt, kas arī ir viens no aspektiem, un šo visticamāk mēs varētu iztirzāt kaut kad mūsu nākamajās epizodēs, bet es iemetīšu tādu kā mazu tīzerīti, ka ja divas sievietes ir attiecībās, tad automātiski tiek pieņemts, ka viņas abas divas ir lesbietes.
Un pārsvarā tiek definēts tas, ka tur lesbiešu kāzas, tur arī ir populārākas influenceres, kuras arī tiek sauktas par lesbietēm. Kaut gan realitātē, arī manas attiecības ar manu sievu tiek sauktas par lesbiešu attiecībām. Bet realitātē tā nav, jo šajās attiecībās vienīgā lesbieta esmu es. Jo ir arī biseksuāls. Ir biseksuāls, ir panseksuāls, ir ļoti plašs šis spektrs. Tāpēc, manuprāt, šeit arī tā ir tēma pārdomām, vai mēs varam saukt par lesbiešu attiecībām. Un vēl viena lieta, kas man liekas, kas man diezgan uzvelk, ka arī mēs, piemēram, runājam par laulību vienlīdzību, tad mēs sakam tur geju laulības. Jā, tas nav geju laulības, tas nav lesbiešu laulības, tas ir laulības. Laulības kā tādas. Tas nav kaut kā, mēs taču nesakam heteroseksuālā laulības. Un manuprāt, ka šīs arī tādas ļoti būtiskas tēmas, par kurām mēs baigi nerunājam. Mēs redzam divas sievietes kopā, tad viņas abas divas lesbietes. Kaut gan tā nav. Tas nav akmenī cirsts. Man liekas, tas ir... Ne viss ir zelts, kas spīd. Sākās šitie te aforismi. Un tagad tā aforisma dēļas atpakaļ. Mazs cinīts gāž lielu vezumu. Gudri dirst no malku cirst arī ir tāds. Nelaidiet šleseru pie satversmes. Švoldemortu. Švoldemortu. Par Švoldemortu tagad. Jā, tā ka lielā mērā tā ir tā aktualitāte tam, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Kāpēc radās Lalelī, kāpēc radās SpotDL. Un būs daudz dažādas aktivitātes. Es vēl nenoslēdzu, neskaties uz mani tā. Mēs vēl bišķiņ paturpināsim. Mēs vēl parunāsim, labi? Mēs noteikti vēl parunāsim, jā, jo mēs... Tas ir lielā mērā par uzdrīkstēšanos. Un jā, kā jau es teicu, paņemt telpu, un ja neviens cits tos stāstus nedokumentē, tad mēs paši to izdarīsim. Mēs to salabosim. Jo mēs mākam to salabot. Jo arī, zin kā, nav jau tā teikts, ka mums ir jābūt vienīgām lesbietēm, kas runā šajā Lalelī raidierakstā. Mēs ļoti labprāt dzirdam, aicinam, ja jūs sajūtat, ka mūsu vāvuļošana, mūsu runāšana jūs ir uz kaut ko iedvesmojusi, ko bilst un teikt, tad droši sazināties ar Anastasiju vai ar mani. Jo tā ir mana, es jau jūtos kā tāda veca vista, kas kladzina vienu un to pašu visu laiku, bet jo mēs būsim redzamāki, jo mēs vairāk gan lesbietes, gan geji, gan transpersonas, gan interseksi it īpaši šobrīd ir būtiski kļūt redzamiem, ņemot vērā grozījumus, kas tiek bīdīti. Jo mums būs vieglāk panākt nepieciešamās tiesības, jo tieši tā kā mēs sākumā runājām, ja mēs esam tajā pelēkajā zonā, ja mēs esam tajā klusumā, tad vienā brīdī klusums pazūd. Un es ļoti negribētu, lai Latvijas LGBT kopiena pazustu. Tieši tā, un nav jau tā, ka mēs pazudīsim no publiskās telpas, no redzamības mēs pazudīsim. Būt jau mēs būsim vienmēr. Tieši, mēs bijām, esam un būsim, un mēs turpināsim darboties, es domāju. Bet šajā brīdī es arī gribētu apjautāties, vai varbūt kādam ir kāds jautājums vai komentārs gan par lesbiešu redzamību, gan, es nezinu, par lesbiešu stāstiem, lesbiešu dzīvēm. Varbūt tas kāds foršs piemērs ir. Varbūt ir kāds piemērs, jociņš, spociņš. Varat kādu aforismu pateikt? Stereotipi arī. Droši. Nebūs. Kam jāsako līdzi, lai zinātu par tiem pasākumiem SpotDL? Kam jāsako ļoti labs jautājums. Līdzi, lai nepalaist garām pasākumus, noteikti piesakojiet Active Rainbow. Tur tā būs galvenā platforma, visticamāk, vismaz šajā brīdī. Skatīsimies, vai uztaisīsim atsevišķu platformu, jo man negribētos, lai tas beidzas tikai šogad. Es domāju, šogad mēs tikai patestēsimies un ieskriesimies ar aktivitātēm. Un šobrīd Active Rainbow. Es domāju, pat ja veidosim kaut kādu atsevišķu platformu, tad par to noteikti varēs atrast info tieši pie Active Rainbow. Jā.
Zin kā, mēs jautājums bija par to, vai kur varēs atrast šo raidierakstu. Ņemot vērā, ka mēs daudz improvizējam dzīvē šajā nekontrolējamajā un tādā ļoti straujā. Es domāju, būs gan, varētu būt gan Spotifyā, gan skatāms, ja mums tur nebūs skatāms tā video, ja? Nē, es domāju, uz priekšdienām bija turpina. Nu, Spotifys, jā. Droši vien gan Spotifys. Mums vēl bišķi tā kā jāsaprot, kurā virzienā mēs ejam. Nu, es izdomāsim, jā, nu šobrīd tieši tā, šī ir mīnus apmēram 5. sērija, tad mēs, kad tiksim līdz 0. sērijai. Nē, es domāju, ka šis mierīgi varētu būt noteikts. Es domāju, Spotifyā noteikti, jo tā ir tomēr diezgan populāra platforma, ko cilvēki arī ļoti bieži izmanto. Tā kā klausāms būs populārākajās platformās. Vietnēs. Jā, jo šis ir... Šis būs vairāk klausāms, cik es noprotu, sakarā ar tehniskajām ķibelēm nekā skatāms. Bet turpmāk arī, ja mēs runājam tieši par SpotVL projektu, mēs tomēr spiedīsim vairāk uz tādām audiovizuālām lietām, lai tas būtu gan skatāms, gan klausāms. Nu, kaut kā tā. Man liekas, pietiks mums šodien. Saki? Jā, gan. Nu, lai nav pa daudz. Kas pa daudz, tas par skādu. Kas par daudz, tas par skādu, bet laba vajag daudz. Nu, tad mēs nākotnē būsim daudz. Protams, es tev piekrītu. Tā kā, lūk tā, mēs esam divas Latvijas lesbietes. Paldies tev, paldies tev, paldies tev. Atā! Čau! Tas bija neveikli. Neveikli būs tagad. Mīliet savas lesbietes un pamaniet Jā, savas lesbietes. šauba nav. Šo gabo pērku nofilmētā jāceļ.